Risks tā ir cēla lieta. Kas neriskē, tas nedzer šampanieti. Ja jūs neriskējat, jūs to nesaņemsiet. Visi tie cilvēki, kuri ir veiksmīgi, kuri ir sasnieguši rezultātus, viņi kādreiz ir ļoti spēcīgi riskējuši. Viņi patiesībā ir varējuši palikt bez biksēm uz ielas. Kad jūs pēdējo reizi riskējāt? Riskējāt, lai izietu uz labāku dzīves līmeni. Jums kaut reizi dzīvē ir bijusi drosme ar savu likteni paspēlēties tā pa īstam? Ja nē, tad ko jūs žēlojaties? Tas ir apmēram tāpat, ka jūs žēlojaties par to, ka nevinnējāt loterijā, nenopērkot loterijas biļeti. Neriskējot patiesībā, jūs riskējat ar pašu galveno, ar pilnvērtīgu un piepildītu dzīvi. Atceraties, kad jūs meklējāt jaunu darbu no vecā aizejot, vai pirms jūs satikāt savu otru pusi, jūs sarāvāt attiecības ar kādu citu. Bet pats galvenais, padomājiet, vai ir vērts pieķerties tam, pie kā jūs esat pieķērušies tagad. Tāpēc uzņematies risku un jūtaties kā cilvēks. Bet ja tev ir vajadzīga palīdzība, lai atbrīvotos no blokiem un bailēm, kas tevi attur, tad spied uz linka manā profilā, piesakies bezmaksas konsultācijai, un mēs kopā paskatīsimies, kas tevi ierobežo un kas tev neļauj iziet uz jaunu dzīves līmeni.